Labdien! Esiet sveicināti Aizkraukles reģionālā mēdīja Staburaks redakcijā. Jūs šodien bijāt vizītē Aizkraukles novadā, un saistībā arī ar šo vizīti mēs gribam uzdot jums dažus jautājumus, kas ir saistīti tieši gan ar klimatu, gan arī ar enerģētiku. Un šobrīd ļoti daudz diskutē tieši par granulas cenām un par granulu pieejamību un kurināmā pieejamību. Kā tad ir, ar kādiem riskiem varbūt iedzīvotājiem būtu jārēķinās un ar kādām domām jāsagaida jauna apkures sezona? Es domāju, gan pašvaldībās, kur izmanto biomasu, gan arī mājsaimniecībām. Sveicināti sākumā, un tā ir viena no manām prioritātēm parūpēties par to, lai mēs būtu gatavi nākamajai apkures sezonai, gan iedzīvotājiem palīdzēt, gan pašvaldībām, gan arī svarīgi šiem lielajiem energokomersantiem. Tad šodien Aizkrauklē gan tikšanās ar pašvaldību, apmeklējām Aizkraukles siltums un runājām gan ar vadību, gan arī ar pašvaldības izpildu direktoru. Tālāk Latvenergo arī tie paši jautājumi par to, vai ir uzņēmums gatavs dažādiem apdraudējumiem, vai ir gatavs nākamajai sezonai, gan ar gāzes nodrošinājumu. Tiešām vērtīga diskusija. Un, ja ir jautājums par granulām, tas varbūt šobrīd aktuālākais, tad mēs esam iesaistījušies un esam spiest rēģēt, jo mums neapmierina tā situācija, kāda šobrīd ir tirgo, ka bieži nav pieejams granulas, tad, kad cilvēki vēlas iegādāties arī veikalu plauktos, un arī cena ir stipri augstāka nekā bija pērn šajā sezonā, jo vasara, pavasaris, arī varbūt rudeņa sākums ir tas laiks, kad parūpējās par nākamo apkures sezonu. Vai tā ir malka, vai granulas, cilvēki parasti to sagādā. Un iepriekšējā ziema, tieši ziemas noslēgums, kad bija augstais spalgons, tā situācija bija diezgan traka. Viņa bija kritiska, ka iedzīvotāji nevarēja iegādāties un granulas nebija pieejams. Un mēs negribētu, ka tā situācija atkārtojās, un arī cilvēki ir bijuši apzinīgi. Tiešām steidzi iepirkt rezerves. Ir tie, kur to ir izdarījuši, ir priecīgi, ka tā cena vēl paspēja, kamēr bija lejā. Bet tie pēdējie cenu lēcieni liek mums iesaistīties. Un ir bijuši gan sarunas ar ražotājiem, kur mēs aicinām audzēt apjomu un padomāt par vietējo tirgu, jo mēs Latvijā saražojam vairākas reizes lielāku apjomu nekā mēs patērējam. Tur kopumā 2 miljoni tonnas granulas, bet tur ir gan industriālās, kuras tālāk eksportē un ved uz, lai izmantot gan kurināšanā, gan rūpnieciskā siltuma iegūšanai kaut kur citur pasaulē. Bet mēs šeit Latvijā patērējam tās saucamās premium klases granulas, kuras ir fasētas maisos un tālāk izmanto mājsaimniecībās. Un tas skaits jau ir liels. 40–50 tūkstoši mājsaimniecības izmanto granulas, un tā bieži vien ir vienīgā iespēja apkurei. Un, ja cilvēkiem tas nav pieejams, tad mums ir jāstrādā ar uzņēmējiem, lai to nodrošinātu. Un paralēli arī sarunas ar konkurences padomu, ar patērētāju tiesību aizsardzības centru, lai pasako līdzi, jo pie mums arī vēršās ministrijā, pie manis kā ministra, cilvēki, kur norāda uz bažām, arī sūta, salīdzinām arī cenas, mēs paši monitorējam, ka viņas ir vienādas. Tā kā ražotāji ir daudz, bet pēkšņi visiem ir vienāds lēciens, ja ejam arī SS, paskatāmies platformā, tad tas rada tādu sajūtu, nedaudz liek mums būt piesardzīgiem, arī varbūt aizdomīgiem par to, kas notiek, un tādēļ konkurences padomas iesaiste šeit ir ļoti, ļoti svarīga. Un redzam, ka esmu jau minējis, ka ir varbūt tādi asāki rīki, kā mēs varētu iesaistīties, bet mēs esam atvērta ekonomika, mums ir gan atvērts robežas un ir iespēja uzņēmumiem tirgoties, izvēlēties savus partnerus. Mēs sākumā aicinām, tā var teikt, pa labam, sadarbojamies, padomājam par vietējiem cilvēkiem, bet, ja tas nenotiks, tad nekas cits neatliks, kā rīkoties un veikt ierobežošanu kādu. Bet ko tad reāli valdība var darīt? Kādi ir tie rīki, kā var ietekmēt to cenu? Es minēju, ka pietiekami liels apjoms, 40–50 tūkstoši mājsaimniecības izmanto granulas. Un, ja šiem cilvēkiem nav pieejams šis energo veids, nav iespējams iegādāties, tad tā var būt kā krīze vienā konkrētā resursā. Kur ir bijuši izsludināti arī dažādi lēmumi gāzes kontekstā 22. gadā. Tad arī uz granulām mēs redzam, ka to varētu attiecināt. Tad arī pieņemt lēmumu, ka katram, kurš ražo, ir kaut kāda procentuāla daļa šeit jāatstāja vietējā tirgu. Bet, protams, tas nebūtu viegli ieviešams, bet tas ir kā rīks, par kur mēs arī domājam un redzam, ka tas varētu būt tas iedzīgākais, ko varētu darīt. Protams, arī redzot, kā poļi šobrīd reaģē, jo arī monitorējam situāciju Polijā, kur 500–600 eiro par tonu šobrīd ir granulu cena.
Latvijā vēl pagājušā nedēļā izskaņā tie bija 330 eiro, tad tagad jau kaut kur varētu būt 350 līdz pat 390 tās cenas, kas ir parādījušās. Ja, tad Polijā tie ir 500-600 eiro. Un, tad cilvēki, spekulanti šeit brauc, pērk un ved tālāk. Tā kā vēl viens rīks varētu būt konkrēts apjoms, ko katrs var iegādāties konkrētā situācijā, bet šeit mēs negribētu ierobežot arī mūsu vietējos, ja, kuri cenšas parūpēties par nākamo apkurses sezonu. Ar uzņēmējiem runājot, viņi pēc sarunas viņi pauda. Tieši ar ražotājiem vai tirgotājiem? Ražotājiem, kuri atzina, ka viņi saprot situāciju, ka viņi mēģinās audzēt šo apjomu, jo daļa no ražotnēm ir bijušas apkopē, jau vasara, kur vienmēr tas pieprasījums ir bijis mazāks, arī izmantoja vai no darbiniekiem atvaļinājumu, ja, un veic remonts dažādām iekārtām, tad atsākt šo ražošanu uz pilnu jaudu. Tā ir viena lieta, ja, ko ir norādījuši arī un, jā, par vietējo tirgu arī parūpēties. Un es redzu komunikācijā no dažiem ražotājiem, arī publiski, kur ir aicinājuši cilvēkus nesatraukties, ka neplāno pat eksportēt, atstāt visu vietējā tirgu, bet neskrieniet, lai neradītu šo papildu ažiotāžu un tādā garākā termiņā šīs granulas varētu būt pieejamas. Ja, un, mēs esam vasaras vidū, ja, līdz apkurses sezonai vēl pietiekami garš laiks, tā kā es tiešām ceru, ka šī situācija noregulēsies un mums nebūs jāievieš kaut kāda regulējumi, tirgus tāda ietekme. Ja, tā kā ir bijuši jau cits nozars, kur par to ir runāts. Es negribētu, ka mēs esam tāda regulēta ekonomika, ja, kur katrā nozarē valdība nāk iesaistās, nosaka cenas griestus un tā tālāk. Jā. Aizkrauklē pašvaldībā apkurses nodrošināšanai izmanto gan biomasu, gan gāzi. Vai tas ir tāds labs piemērs citām pašvaldībām, uz ko lūkoties? Ja atklāti, šodien gribēju runāt arī ar Aizkraukles siltuma pārstāvjiem, jo viena no retajām pašvaldībām, kur tarifs par siltumu ir nedaudz samazināts. Ja, es gribēju saprast, kā tas ir izdevies. Cepurnos, ka veicot iepirkumus tieši gāzei, ir trāpīts laicīgi pirms sadārdzinājuma, pirms šīs Hormuza krīzes. Tas ir nostrādājis, lai būtu iespējams nodrošināt Aizkraukles iedzīvotājiem zemāku tarifu nekā, tur par kriksīti, bet zemāk nekā tas bija pirms tam. Veiksmīga darbība. Ir iespēja, vienmēr ir diversificēti resursi, ja tā vienmēr ir iespēja sekot līdz tam, kas ir lētāks, ja, un arī augstajā laikā gāze tiek pieslēgta un izmantot. Ja, tā kā, es domāju, ka tas jebkurā gadījumā pa sliktu nenāk. Ja ir tikai gāze, ja, tad 22. gadā, kad biju ekonomikas ministrs, ja, tad bija atsevišķas pašvaldības, kuras nebija veikušas gāzes iepirkums, bija valstī jānāk palīgā, jāiepērk savas rezerves. Cenas bija tajā laikā par megavatstundu gāzes cenu uzlēc augstākais pīķis bija virs 300 eiro par megavatu. Ja. Šobrīd Daļa Hormuza, ja, tur ir bijuši daļa šīs eskalācijas austrumos ir bijuši 50 eiro, ja, tā kā pirms tam bija 30, salīdzinām, tad 10 reizes vairāk, lielāka cena bija 22. gadā, tā kā tie lēcieni nav tik strauji, bet noteikti tie atstāja iespēju. Tā kā tas, ko es aicinu pašvaldībām, centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem, nekavēties, ja, tā kā parūpēties par nākamo sezonu, jo mēs nevaram paredzēt to, kas notiks rīt, parīt, redzam viens starptautiski kādu atsevišķu politiķu paziņojumu sašūpoto tirgu, ja, un cieši cilvēki šeit Aizkrauklē vai citur Latvijā. Tā kā tiešām forši, ka tā gāzes ietekme ir samazinājusies. Rīgā tā gāze bija lielākais patērētājs. Pirms 10 gadiem 90% no kopējā apjoma tieši gāze. Šobrīd jau tie ir 50%. Ja, tā kā reiz arī runājām, ka agrāk Aizkraukle tika apsildīta izmantojot mazutu, ja, tad gan visādi stāsti. Ja, kaut kur Akmeņogles manā dzimtajā pagastā atceros, kā bērni gājām apkārt sniega sērsnē, ja, visi melni, tad arī Aizkrauklē. Tāda laika piedzīvot. Jā, ka bija jāatstāja vairākas 100 metrus no katlumājas automašīnas, ja, lai kurinot ar mazutu, vienkārši tās nebūtu ar sodrējiem noklāts. Ja, tā kā mums nevajadzētu kaunēties par to, un tas, kas ir izdarīts pēdējo gadu laikā tieši centralizētajā siltumapgādē, ejot uz vietējā resursa, ja, tā kā tas ir pareizi, un ja gāze paliek un kaut kādos brīžos ir iespējams miksēt, tā kā es domāju, ka tas ir tikai plus. Jūs bijāt arī Pļaviņa Hess un runājāt arī par enerģētikas drošību. Kā ir, ja notiktu tāds ilgstošs elektroenerģijas piegādes traucējumi visā Baltijas reģionā? Cik lielā mērā mēs varētu paļauties uz mūsu pašu hidroelektrostacijām tieši elektrības nodrošināšanā?
Es sev esmu izvirzījis 3 līmeņus energodrošībai. Tad pirmais darbs ar pašiem uzņēmumiem, cik viņi ir gatavi rīkoties, lai pasargātu savu infrastruktūru un novērstu bojājumus. Jo mēs jau kā klienti sagaidām, ka gan elektrība, citi resursi būs pieejami tad, kad mums to visvairāk vajadzēs. Es atceros, ka bērnībā mums bija gan sveces vienmēr gatavībā, gan ūdeņus pat krāja, lai tajā brīdī, kad pazust elektrība, un tie pārāvumi bija diezgan bieži. Un tagad Latgalē bija problēmas dēļ vētras tikko, bet tie pārāvumi ir salīdzinoši mazāk, un mēs esam pieraduši pie tāda laba, augstvērtīga pakalpojuma. Un tas, ko šie uzņēmumi, gan sadales tīkls, Latvenergo, arī augstsprieguma tīkls, viņi ir parūpējušies savā mājā, rēģēt, novērst tos riskus, kas ir viņu kompetences ietvaros, un sakārtot arī infrastruktūras bojājumus. Lokāli es teiktu, ka viņi ir gatavi, un gan Latvenergo, sadales tīklam, augstsprieguma tīklam, viņiem pat ir savas iekšējās darbinieku zemesardzes vienības, kas ir, es domāju, labs signāls no pašiem darbiniekiem, ka viņi pauž, ka mēs vislabāk pārzinām savu infrastruktūru, un mēs esam gatavi iet aizsargāt arī tad, ja to vajadzēs. Un es pats esmu zemesardzē, un man ir bijusi pieredze tieši sadarbojoties arī šīm vienībām, ka tur ir augstākais līmenis. Tā kā šajā ziņā esmu mierīgs, mums iztrūkst sadarbības starp uzņēmumiem, konkrēti, kas ir kritiskās infrastruktūras turētāji, kur ir plānots virzīt arī gan atsevišķu piedāvājumu par tādu konsorciju izveidi, kur uzņēmumi savstarpēji sadarbojās, lai būtu salāgoši. Dažādu nozaru uzņēmumu. Energoapgādes, es domāju, gan Latvenergo, gan augstsprieguma tīkls arī klāt, gan Teci, Hesi, Inškauns, tur jābūt vienotai pieejai, salāgotai informācijas apmaiņai gan ar iekšlietu ministrijas arī lai resoriem, lai tas nebūtu katrs kaut kāda savu pasauli, kaut kas atrauc. Ja. Tur es ceru, ka šajos laikā, kamēr strādās šī valdība un es būšu ministrs, tā ir mana prioritāte, kur mēs centīsimies to izdarīt. Un trešā sadaļa - sadarbība Baltijas līmenī. Un jūs arī jautājat, cik droši un cik ātri mēs varam novērst, jo 22. gads bija zīmīgs ar to, ka mēs atteicāmies no Krievijas gāzes. Un, šķiet, gan sen, bet tajā laikā vēl gan elektrība mums ieplūda no Krievijas. Ja, arī Baltkrievija Astravecas atomelektrostacija tajā laikā nesen bija atvērta, un gāzē mēs bijām tur 100% atkarīgi. Un tie lēmumi, kas tika pieņemti, viņus pavadīja varbūt tāda kritika, un tur varēja just kaut kādas milzīgas intereses, kuras šeit vēsturiski ir bijušas, un pietiekami liels arī spiediens man kā jaunam politiķim par to, ka ziemā viss nosals, ja mums nebūs tā Krievu gāze, un kā tu ies. Tas ir izdarīts, un par to šobrīd vairs neviens neuztraucas un nerunā, bet iztēlojamies situāciju, ja mēs to nebūtu veikuši. Ja, tad mēs būtu līdzīgi kā citas Eiropas Savienības valstis, mums būtu jādanco pēc Maskavas stabulas. Tas, es domāju, ir liels darbs, kas izdarīts, un to mēs varējām paveikt, jo mēs bijām visas 3 Baltijas valstis kopā. Mums bija gan sarunas ar Lietuvas kolēģiem, jums ir Klaipēdas termināls, mums ir Inškauns, ja, Igauni arī par savu šo izbūvu sašķinātās dabas gāzes terminālam. Tā varēja just tādu kopīgu apzināšanos par problēmu un risinājumu meklēšanu. Un, mēs bijām Baltijas burbulis, mēs to izdarījām, mēs bijām piemērs pārējai Eiropas Savienībai, bet viņi nav veikuši tādas izmaiņas, viņi tur vilcinās. Un, es teiktu, ka viņi vēl aizvien ir energoatkarīgi, ja, viņi nevar justies brīvi, un mums šobrīd tās problēmas nav. Un tas, ko es gribu ar kolēģiem panākt, jaunu vienošanos un nākamo soli, ka mēs sadarbojamies kritiskās infrastruktūras rezervu veidošanā. Ne fiziski kopīga gāze vai kāds cits resurss, bet tieši mobīlie balsti, mobilās apakšstacijas, kas palīdz novērst bojājumus uz mūsu starpsavienojumiem, jo mēs esam cieši saistīti. Visas 3 Baltijas valsts, un lai spētu ātri reaģēt. Un aizpagājušajā nedēļā tika panākts jau lēmums, izdevās panākt vienošanos, ka arī no Eiropas būtu pieejams atbalsts, lai kopīgi mēs iepirkt, ja mēs neesam viena valsts, bet mēs esam 3 valstis kopīgam mērķim, būtu iespējams dabūt arī līdzekļus no Eiropas, kas ir svarīgi, jo tas nav lēts pasākums. Un nākamajā nedēļā kā reize brauc Lietuvas un Igaunijas kolēģi pie manis šeit pēc uzaicinājuma uz Latviju. Un ceru, ka mēs parakstīsim kopīgu vienošanos, apņemšanos, ka mēs strādājam kā 3 Baltijas valsts. Un tas jau būtu tas 3. līmenis, lai mēs justos droši un būtu gatavi. Jo
Ukraina pierāda to, ka galvenie uzbrukumi ir energoapgādes infrastruktūrai, energoobjektiem. Man nav nekādu šaubu vai ilūziju, ka mēs šeit nevarētu būt riska zonā. Tā kā ir lietas, ko mēs varam izdarīt, ir lietas, piemēram, kur riska momenti kaut kādi notiek, bet tad ir svarīgi, ka mēs spējam ātri novērst šos bojājumus. To arī par drošību runājot, vai iedzīvotāji var būt droši, ka Pļaviņu heša šobrīd ir pietiekami aizsargāts pret mūsdienu apdraudējumiem, jo tas droši vien vietējiem iedzīvotājiem ļoti aktuāls jautājums. Te jābūt sinerģijai, kas ir no mūsu bruņotajiem spēkiem, kuriem, protams, ir lielāka kapacitāte un kuri monitorē to situāciju. Ir bijuši šeit dažādi starpgadījumi, un gribētos ticēt, ka mēs augam un mūsu spējas aug ļoti strauji, lai mēs būtu gatavi rēģēt. Protams, es publiski nekomentēšu par to, kas ir pieejams šeit, bet to, ko es varu pateikt, ka uzņēmums noteikti domā, ir šobrīd zināmi algoritmi un iespējas rēģēt un novērst potenciālos draudus. Protams, ka uzņēmums arī Latvenergo neapstājas. Es jau minēju par šo konsorciju sadarbību ar iekšlietu struktūrām, ar policiju, ar armiju. Tā kā tas ir viens no virzieniem, pie kura mēs strādājam, kur noteikti var labāk. Cilvēkiem ļoti aktuāls jautājums, protams, ir elektrības cenas. Viņi jautā, kāpēc, kad valstī saražo tik daudz elektroenerģijas, mājsaimniecībām elektrība tomēr ir diezgan dārga, un vai valdībai ir kāds risinājums vai kāds instruments, kādā veidā var to ietekmēt vai palīdzēt cilvēkiem? Tas, kur vēl viens no šiem apstākļiem par gatavību nākamajai apkuras sezonai, ir bijusi pieredze pie lielajām cenu lēcieniem, kas bija dažādiem resursiem 22. gadā. Tad redzējām, ka ir ļoti sarežģīti palīdzēt tām mājsaimniecībām, kurām tas visvairāk ir vajadzīgs, jo tie cenu lēcieni viņi bieži vien bija strauji. Valdībā panākt vienošanos ar Finanšu ministriju par konkrētu atbalstu bija diezgan sarežģīti. Tas aizņēma vairāk laika, un cilvēki, kuriem to vajadzēja, bieži vien nedabūja tajā īstajā laikā konkrēts atbalsts, un tā palīdzība sekoja novēlot. Tādēļ ar kolēģiem strādājam, jāsaka paldies Alūksnes un Ludzas pašvaldībām, kuras ir piekritušas kopā ar mums testēt atbalsta sistēmu EIKIS, kur ir tieši ar mērķi palīdzēt mērķēt tām mājsaimniecībām, kurām ir vislielākie izdevumi tieši uz ikmēneša rēķina sekšanu. Tad, kad uzlec augšā cenas, neplānot, kur nevar izslēgt, ka tas var notikt, tad mēs varam iedarbināt šādu rīku, un tas atbalsts pie cilvēkiem nonāk centralizēti. Tas varētu būt tas jaunums, pie kura mēs darbojamies tajos apstākļos, ja tādu vajadzību būtu. Es minēju, gāze bija 300 eiro par megawatu, kas ir milzīga starpība ar 30-40 eiro, kāda ir šobrīd, par kādu visticamāk arī Aizkraukla bija iepirkusi šo gāzi. Tā ir starpība, bet es nevaru izslēgt, ka pēkšņi var būt kaut kāda lēciena strauja. Es jau minēju vairākas reizes par krīzi Irānā, kur caur Hormuzu 20-30% no sašķinātās pasaules dabasgāzes apjoma izplūst. Tur katrs politiķa paziņojums bieži vien pat var būt tāds naivs ar kaut kādu humoru vai asumu, rada uzreiz svārstības. Es ļoti ceru, ka mēs neuzliksim tik augstu, cik bijām tajā laikā, bet tad, kad gāze bija augšā, tad bija elektrība augšā, un viss tas laiks bija, man liekas, pavisam cita apstākļi nekā šobrīd. Bet par to atbalsta pilotu projektu, tas ir tā kā nākotnes projekts, ja? Nē, tas ir tā sistēma, viņa ir gatava, bet mēs viņu gribam patestēt ar pašvaldībām to fināla stadiju, vai atlasa tās ģimenes, kuras patērē lielāku summu tieši maksājumiem, no ikmēneša ienākumiem, vai izķert, vai kādu no grupām neizkrīt, jo stāsts par mērķētu atbalstu, jo iespējams man šo atbalstu nevajag, vēl cilvēku grupām, kurām to nevajag, bet ir cilvēki, kuriem to vajag. Vēl aizvien ir spēkā daudzbērnu ģimenēm atbalsta cilvēki, kuriem ir gan ar invaliditāti, ir šie ikmēneša atbalsti tieši par elektrību, kur ir atviegloti, bet ja uzlec augšā visi resursi, tad ir jāmeklē centralizēts veids. Protams, ir mājokļu pabalsti, kur ir pašvaldības rīks, bet ja tik daudz cilvēkiem vajag vajadzību, tad ar tiem mājokļu pabalstiem kaut kādā brīdī var arī nenosegt. Vēl par atjaunojumu enerģiju gribēju pajautāt, kā ir, vai Latvija jau pietuvojās tai robežai, kad vēja un saules elektrostacija kļūst pietiekami, vai mums vēl ir pietiekami daudz brīvas vietas projektu īstenošanai? Es uzskatu, ka to vienmēr noregulēs tirgus un pieprasījums. Tad es
esmu kritisks par tiem mūsu pirmajiem soļiem, kas bija atbalstot atjaunojamais energoresursus daudz gadu garumā. Ja, OIK sistēma visiem jau izklausās kā tāds lamuvārds, ja, un vadot ekonomikas ministriju, mēs šo atbalstu izbeidzām, vienkārši uzsākot normāls sistemātisks kontrols par to, kas notiek. Ja, tur tika atbalstīta zaļā enerģija, ja, kur tika kurināts mašīna riepas, lai iegūtu beigās ja, to elektrību vai pilnīgi daudz citas dažādas neiedzības. Ja, un beidzot šo atbalstu, ja, tad ļoti maz stacijas ir palikušas, kas šajā sistēmā strādā. Ja, bet pagāja laiks, kad šīs cenas svārstības arī sākās, ja, un tirgus bija ļoti nepastāvīgs arī šīs cenas. Tad parādījās pieprasījums pēc atjaunojamiem energoresursiem dabīgā ceļā. Ja, un tā interese vēl aizvien ir milzīga. 22. 3. gadā atceros, bija 2000 mājsaimniecības, ja, kuras bija izvietojušas saules paneļus. Ja. Individuāli. Jā, tagad tās ir 26, ja, un tas kāpums bija pāris gadu laikā. Vienkārši lēciens, ka vienkārši cilvēks skatījās, kā varētu samazināt savus izdevumus. Ja. Un saules parki, šie industriālie lielie parki, ja, tad kopējā jauda ir pārsnieguši jau 2000 megawatstundas enerģētikas stratēģijā, kur ir radīti, ja, tad gluži nesen, ja tas mērķis bija 1300–1500 megawatu. Tā kā teikt, ka tas sākotnējais uzstādījums ir pārsniegts un droši vien, ka arī gluži vienkārši tam zudīs tāds ekonomisks pamatojums būvēt jaunas stacijas, jo, ja piesātināta, tas tirgus ir piesātināts ar jaudām, ar apjomu, ja spīd saule, ja, tad vienkārši šie uzņēmumi vairs nevar iegūt ienākums un peļņu, kā viņi bija plānojuši. Un tad, tāds skarbākais un disklabākais stāsts ir par vēja enerģiju. Ja, tad, ir daži projekti, kur šobrīd ir būvniecības stadijā. Ja, tad, uzbūvējot šos projektus, tad arī tā statistika šajā jomā būs ar diezgan lielu kāpumu priekš mūsu vietējā patēriņa. Un, esam virzījuši arī dažādas iniciatīvas, ja, jo tas, ko es redzu arī savulaik braukājot uz šīm apspriedēm, ja, kur piedalās sabiedrība un izsaka savu viedokli par konkrētiem projektiem, varēja just regulējumu nepilnības, ja, kur daba ir bijusi pietiekami labi pārstāvēta. Ir speciālisti, kur analizē ietekmi uz konkrētām dzīvnieku sugām, uz biotopiem un vispārējo, ja, uz ērgļiem un trīspirkstdzeņiem un ķērpjiem un sūnām un viss. Ir uzņēmēji, kuri vienmēr atradīs, piesaistot labākos juristus veidus, kā viņi var savus intereses pārstāvēt, ja, un ieguldot tam līdzekļus, bet sabiedrība kopumā, tas cilvēks, kurš dzīvo konkrētajās vietās, es uzskatu, ka viņu tā spēja ietekmēt vai izteikt savu viedokli, panākt savu viedokli bija stipri ierobežot. Ja, tā kā bez lielas ietekmes, tā kā un šobrīd ar normatīvu aktu dažādiem likuma grozījumiem cenšamies salāgot arī, lai cilvēki spētu par šiem objektiem lemt. Jo es uzskatu, ka mūsu valsts ir pietiekami liela, pietiekami arī maz neapdzīvot ar arī industriālām zonām. Ir Kaigpurvs, ja, kurā šobrīd būvē jau daļai izstrādātā kūdras purvā, tad kopīgi mēs varam atrast valstī šādas teritorijas, kur ietekme uz iedzīvotājiem, uz apkārtējo vidi būtu mazāk. Tātad likumdošanā ir plānots iestrādāt normu, kas liek ieklausīties iedzīvotāju viedoklī? Vai liek to ņemt vērā? Jā, ir daļas jau, kur bija mērķis, saprotot, ka Saeima vasarā dosies pārtraukumā, ja, tad mēs mēģinājām to izdarīt līdz Jāņiem. Tad viena sadaļa ietekmes uz vidi novērtējumu likuma grozījumos mēs iekļāvām normu, ka pašvaldībai ir iespēja jau sākuma stadijā pateikt konkrētiem projektiem nē, ka nekādas tālāk tur ietekmes uz vidi vai projektu virzības šeit nevar notikt, jo mēs savā teritoriju plānā esam ielikuši konkrētas zonas, kur konkrētās uzņēmējdarbības veidi būtu atļauti. Ja, tā bija problēma, ja, jo atsevišķi novadi ir ar 10, pat vairāk dažādiem projektiem, idejām virzīti, ja, un dažādos pagastos, piepilsētās, ja, iedzīvotāji ir satraukti par to, ka šeit varētu notikt, ja, un kāda tālāk būs tā vide. Ja, jo šie attīstītāji bieži vien viss nāk kopā vienlaicīgi, ja, kas var radīt to sajūtu, ja, ka tas viss novads varētu tikt
apbūvēt, bet pašvaldība hops var ielikt konkrēti teritorijas, ja to paredz, kur to varētu darīt. Un tas līdz šim nebija normatīvā regulējumā. To mēs esam ielikuši. Tad otra sadaļa par uzraudzību, par trokšņa sliekšņiem, gan skaņai, gan mirguļošanai, gan arī pēc tam tālāk utilizācijai, kas notiek, ja šī stacija nedarbojās. Esmu ticies ar iedzīvotājiem, ar dažādām organizācijām, kuri norāda, ka regulējumā tas nav bijis pietiekami atrunāts. Tad mēs gatavojam šos noteikumus. Jā, likuma deleģējums tam tika pieņemts. Un trešā sadaļa, lai mazinātu to situāciju, ka nāk uzreiz 10 projekti, un nav iespējams izvērtēt arī tai pašvaldībai, saprast, kas tālāk notiks, tad iespēja vērtēt kumulatīvi, lai neskatītu katru parku atsevišķi, sadrumstalot, bet uz to kopējo ainu, kāds varētu izskatīties. Ja, tie bija tie galvenie riski, ko mēs bijām līdz šim dzirdējuši, un to cenšamies novērst. Un, tur ir viens aspekts vēl, ko es minu par pašvaldību, tāda autonoma funkcija lemt par to, kā novadam tālāk attīstīties, kā dzīvot cilvēkiem, ir viņu teritoriālie šie attīstības plāni. Un tur ir bijuši 2 skaļi gadījumi, gan ar Bausku, gan Preļiem, kur ir veikts milzīgs darbs. Bieži vien tie ir vairāk gadi, kamēr pašvaldības gan ar iedzīvotājiem runājot, jo tie ir teritoriju plānu sagatavošana, tas ir publisks pasākums, kur izsludina iedzīvotāji nāk, izsaka savus viedokļus. Tas nav viegli, tā ir liela iesaiste, un ja 4-5 gadus pašvaldība ir gājusi tam cauri vairākas riņķus, piesaistot gan valsts institūcijas uzraugošās, gan uzņēmējs, gan visus pārējos, un tad beigās vienpersonis pasaka, nē, zīmoks, šis nav derīgs. Tā nav tā pareizā pieeja, kur beigās pašvaldībām jāvēršās Satversmes tiesā un būtībā jātiesājas pret valsts, lai pārstāvētu to, kā novadam attīstīties. Un te mēs kopā ar kolēģiem esam sagatavojuši tādas vadlīnijas valsts vides dienestam, jo tur ir braucot reģionālajās vizītēs, un katru nedēļu cenšamies braukt. Ja. Tā ir viena no pirmajām lietām, ko es saņemu no pašvaldībām, sakot, ka nav viegli saskaņot teritoriju plāns, pat tādas sīkums bieži vien. Tad mēs saviem darbiniekiem valsts vides dienestam sagatavojam vadlīnijas, lai visus skatās vienādi, lai tur nav kaut kādas interpretācijas, lai tās pašvaldības beidzot var saskaņot plāns, jo vairāk kā 20 pašvaldībām tas vēl nav izdevies. Kaut uzdevums pēc reģionālās reformas bija līdz 25. gada beigām, ka tas ir jāizdara. Ja? Un 4-5 gadi, ja tu plāno šo saskaņošanu, un beigās tev ir dokuments, tev ir stratēģija, vīzija, kā attīstīties, bet tas jau ir novecojis, jo mūsdienās tik strauji attīstās situācija, uzņēmējdarbības vide, ka beigās kaķim zem astes. Jā. Mums šobrīd apspriešanā arī ir viens vēja parks, un ko darīt, piemēram, iedzīvotājiem, ja pašvaldība ir tāda piekāpīga un neiebilst, un viss iet uz to, kad dota zaļā gaisma, un tas vēja parks tur varētu attīstīties, bet iedzīvotāji tomēr iebilst un protestē. Ko tad darīt iedzīvotājiem šādā situācijā? Iedzīvotājiem kopumā palīdzētu, jo es esmu bijis dažādās šajās sanāksmēs arī, kur iedzīvotāji atnāk pilns kultūras nams. Ja? Tiešām atnāk iedzīvotāji, nāk ģimenes ar bērniem, un tie nav tur, kā saka, tur folijas cepurītes, ja, vai tur kaut kur tur salīdzina, mēģina nonivelēt tās iedzīvotāju intereses tur ar kaut kādiem Kremļa aģentiem vai vēl kaut ko. Ja. Tas ir normāls ģimenes, kas dzīvo tajā vidē, un viņi uzdod bieži vien normāls jautājums par to, kā tad būs, vai mums to vajag. Ja. Pretī ir, esmu piedzīvojis, kur ir aroganta attieksme no šiem attīstītāju pārstāvjiem, kur pat neiedziļinās, viņus neinteresē bieži vien, jā, izturās vīzdegunīgi, un Latvijai tas nokaitina. Ja tu nāc manā mājā, manā sētā ar kaut kādām savām ambīcijām, tad to pieeja netolerēs neviena latvieša, neviens pagasts, neviena pilsēta. Ja, un tad iedzīvotājiem svarīgi darbs arī ar savu pašvaldību, ko es arī saku pie teritoriju plānu izstrādes. Tad mans pienākums kā ministram ir panākt pēc iespējas ātrāk, ka tā ir aizkrauklē vai tas ir kāds cits novads, ka viņi var saskaņot savu šo teritoriju, un ka beigās tas nav kaut kāds politisks lēmums, kas bija Čudara un Varam gadījumā, ja, kur ir zīmoks, jūs tur nevarat būvēt, ja jūs esat pārāk ierobežojuši vēja parkus.
Kad apturēja to teritorijas plānojumu? Tas nevar tā notikt. Ja pašvaldībām ir iespēja to lemt, tad tas ir jāatļauj. Un tad jau iedzīvotāji paši šī komunikācija, kā tālāk notiek ar pašvaldību, cik viņi ir aktīvi. Jo ir pašvaldību pārstāvji, kur man teikuši, ka jā, mums ir plānots kaut kādas idejas. Acīm redzot, attīstītājs pats ir braucis pie iedzīvotājiem jau un runājis, ir vienojies. Tur varbūt ir bijis arī kaut kāds kompensācijas elements, kur iedzīvotāji pasaka, ka jā, mēs esam ar mieru, tur stādot kartupeļus vai kaut ko citu darot, mēs nevaram ar savu darbu nopelnīt vai saņemt tādu samaksu. Tā kā mēs blakām dzīvojam, mēs esam gatavi tolerēt, ka tur būs tas parks. Labi, tāda iespēja var būt, ka pašvaldība, iedzīvotāji un attīstītāji vienojās, tas ir normāli. Bet tas nevar būt tādā variantā, ka pienāk pilns kultūras nams cilvēkiem un viņi saka, nē, mēs negribam. Un tas ir viss, tas tāpatās, tā kā tiek paslaucīts kaut kur zem tepiķa, un tas, es domāju, ir politikas veidotāja pienākums. Ir izskanējis apgalvojums, ka ministrijas likvidēšana ir tikai laika jautājums. Tad kā cilvēki var uzticēties ministrijai, kur ministrs pats saka, ka ministrija nav vajadzīga? Es nesaku, ka ministrija nav vajadzīga. Šis apgalvojums ir pietiekami skaļš, ja, un tas, ko valsts pārvaldē noteikti vajadzētu arī saprast, līdzīgi kā privātajā jomā, ka situācija var mainīties, ja, un arī valsts pārvaldē, arī ministrijām ir jābūt kompaktām, mobilām, ja, tā kā ir dot konkrēti uzdevumi, tad, kad tie ir atrisināti, izdarīti, ja, tad valsts pārvalde var mainīties. Un šajā gadījumā enerģētika un šīs funkcijas noteikti nekur nepazudīs, bet redzam vēl aizvien, tas pats enerģētikas bloks ir starp divām ministrijām, starp KEM un ekonomikas ministriju, vide, klimats, starp varam un klimata enerģētikas ministriju. Dažādi atbalsta mehānismi pat ir koncentrēti 3 vai vairāk ministrijās. Ja? Un jūs nevarat iedomāties, cik sarežģīti bieži vien ir saskaņot elementārs likuma projekts vai noteikumus ministra kabinetā, ja? Kur 3 ministrijām ir jāpanāk saskaņojumi, ja? Tad tas tiek griezts caur valdību, bieži vien nevar vienoties politiski dažādi spēki, ja to koncentrēt. Un tas piedāvājums, kā mēs redzam, ka vienotā ministrijā, ja, kur to var izdarīt ierēģiņu līmenī un tālāk virzīt kā vienu iniciatīvu. Es domāju, ka tā būs nākotne, jo redzot arī tās ekonomikas izaugsmas prognozes, kādas mums ir, valsts pārvaldē būs jārāda arī piemērs pašiem ar sevi, ka koncentrēt, mainīt to formu, kā valsts ir strādājusi. Un esmu bijis gan ekonomikas, gan satiksmes ministrs, un KEM ministrija man ir pārsteigusi ar apstākli, ka tas ir ļoti tuvu tam, kā es strādāju privātajā biznesā, kur ir atvērtais ofis, ka katru dienu vienā stāvā būtībā atrodas ministrija. Es izejot cauri, es redzu savus kolēģus, ja, man ir iespēja viegli ar viņiem runāt. Man kā ministram nav tur kabinets un tur sekretāri pie durvīm vai vēl kaut kas. Tā ir parasta viena istaba, līdzīgi kā šeit, ja, kurā es jūtos komfortā. Tas ir mūsdienīgākā ministrija, kāda šobrīd valsts pārvaldē ir. Un, ja mēs saliekot kopā 3 šādas, es minēju, varam, ekonomikas ministriju un KEM, nenosaucot, kur varētu būt tā līderējošā. Ja? Un, ja mēs esam 3 stāvos un spējam ātrāk pieņemt lēmumus, mobilāk saskaņot, tas būtu iegūms visiem. Un to nevajadzētu uztvert kā kaut kādu neticību vai lielu traģēdiju. Ja privātajā biznesā iet švakāk vai nav rocības, tad samazina ofises, ja? vai meklē veidus, kā var tālāk funkcionēt. Bija darbiniekiem, protams, arī varēja redzēt tāds pārsteigums varbūt par tādu man apgalvojumu, bet arī sasauc visu kopā, teica, ka ir ikdienas darbs, manī nav varbūt kaut kādas konkrētas pretenzijas, ja, par kādu no darbiniekiem vai ministriju, bet skaidrs, ka mums kā valsts pārvaldē ir jābūt gataviem mainīties. Un arī mani kolēģi, pa brīdim es dzirdu kaut kādas paziņojumus, ja, par to, ka vajadzētu labklājības ministriju pie veselības ministrijas, ekonomikas ministrijas izteicās, ka satiksmes ministriju vispār vajadzētu likvidēt. Ja, un mūsu tas piedāvājums, es negribētu, ka tas paliek kaut kādās frāzēs, jo es tiešām jūtu, ka šai valdībai kaut tas īsts termiņš ir, ka var just kaut kāds nedaudz savādāks attiecības, kāds tas bijis iepriekš. Visi varbūt saprot, ka tas ir tāds īsāks posms, kad ir vēlme sev parādīt un nostrādāt arī kā komandai. Bet es redzu, ka šis ir tas brīdis, ka mēs varam arī pamainīt arī, to vektoru, kā ir funkcionējusi valdība. Un nav neviena ministrija akmenī iecirst, ka viņi būs mūžīgi. Iespējams, ka ar šādu piedāvājumu veidot vienotu tautsaimniecības ministriju arī es nākotnē sev varbūt, kā saka, atņem iespēju, ja, ka būtu varbūt, nezinu, klimata enerģētikas vai kādas citas ministrijas, bet
tam jāiet līdzi. Nebūs vairāk tā, ka tur ministram savs stāvs, valsts sekretāram savs stāvs jau kaut kur atraut no pasaules kā tādiem, nezinu, kolhozu priekšsēdētājiem. Tā vairs vienkārši nevarēs. Man pašam patīk atvērts ofis, man patīk tas, kā ministrijā tiešām, kad atnāk kāds ar suni, kāds ar bērniem. Tā ir mūsdienīgāka vide, bet tas aizņem daudz mazāk telpas. Un es tiešām ticu, ka arī resursi. Jā, labi. Paldies jums liels par sarunu. Paldies jums!